Sākās jau, ja? Jā. Mans sauc Armands Rutkovskis. Ko mēs atcīcies esmu, tik sēņo manu mežu provestu. Tagad es arī stresoju, es paklausos country mūziku, un arī Patricija klausās country mūziku. Mēs tad country mūzikas kārtīgi fani esam. Esmu kopā tandēmā. Uzreiz startā. Vajag rokas, jā, vajag. Vajag rokas. No. Okay. Un... Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nē, nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu. Tā, kas man bija jādara tagad. Man nekad neko nestāsta šajā raidījumā. Lai tev arī ir kāds pārsteigums. Īstenībā es Armandu pazīstu jau kopš bērndārs. Man ir bilde kopā ar viņu, kur mums bija abiem kādi 3 gadi. Grupa Bekars, X-faktorā pabijām, esam gājuši cauri sliktām, labām dienām. Girds Majors dzied vai nedzied? Es tagad nevaru saprast. Vēlas vakaros, jā, ar tevi pādējošu. Jā, es no viņas daudz mācījos. Muzikālais tētis, jā. Krustāvs. Jūs dziedat gospel korī? Jā, gospel korī. Gospel korī. Jā, man arī vienmēr šī tā labo. Pareizāk. Klausīsimies šo otro versiju. Cita dziesma. Bija pilnīgi cita dziesma. Pārstāvu funk mūzikas žanru, esmu producents, ģitārists. Es nemāku peldēt normāli. Dziesma, lai noslēgtu šo sezonu tādā skaistā tandēmā. Bļāviens, raudāšu tūlīt. Cik emocionāli. Un es novēlu, lai visas balvas iet viņam. Un es ticu, ka tas būs jau drīz. Sāksim ar mūsu šīs dienas raidījuma džingliņu. Ok. Es apmulsu višķiņu. Mums šodien viesos ir jaunais pāris! Kas par sagaidīšanu? Wow. Jā, es nevarēju neizmantot. Citi brauc uz mēnesi, bet aiznot citi uz skontuzē. Jā. Kas var būt labāks par raidījumu ierakstu nākamajā dienā pēc kāzām? Apsveicam! Nu rūgts, ne? Uzreiz startā. Vajag rūgts, jā, vajag. Vajag rūgts, no? Rūgts! Jā! Ir, super, ir. Skaisti. Kā jums pagāja kāzas? Jāstri, ātri, tā kā mēs gribējām. Ja mēs esam māja cilvēki, mums gribas laicīgi iet gulēt, un tā arī bija labi. Līdz 10. visu, un tad pa mājām. Tad tagad mēs varam arī to džingliņu sākt. Nu labi. Es nespēju tam noticēt, jā. Mums ir kārtējā epizode raidījumam Skontuzē, un šoreiz mums ir viesis no žanra, kurš mums, starp citu, nav pārstāvēts. Funk mūzika mums nav bijusi, jā. Very cool people mums nesanāca uzrunāt. Bet viņi tomēr viņi taču dabūja balvu. Viņi dabūja Gamas balvu, bet starp nominantiem bija arī jauns un talantīgs mūziķis un vienkārši foršs cilvēks Armands Rutkovskis, kas šeit pie mums šovakar ciemos. Čau, prieks. Tomēr man prasās tie aplausiņi, ja, šitie, kad tu nospied podziņu. Ok, varbūt nākamajā sezonā. Varbūt. Tu vari iedomāties, ko nozīmē vispār skontuzēt. Godīgi sakot, nezinu, varbūt jūs varat man ieskicēt, ko tas nozīmē vispār. Šī ir Laumas mīļākā sadaļa. Skontuzēt, tas ir darbības vārds, un tas nozīmē skatīt, analizēt un pētīt no mūzikas perspektīvas. Tā kā mēs tevi skontuzēsim, izanalizēsim, tā kā izķidāsim tevi bišķiņu un mēģināsim tevi iepazīt labāk. Ok, ļoti labi, interesanti. Un pirmais uzdevums ir saistīts tieši ar iepazīšanos, un tas ir 30 sekundžu izaicinājums, kuru laikā tad tev ir jāsauc pēc iespējas vairāk faktus, cik tu vari par sevi nosaukt, būs tev arī laikā atskaita. Uzreiz pēc tam mēs ķersimies klāt ašajiem jautājumiem, kur mēs sagaidām tikpat ašas atbildes. Labi. Gatavs? Nu, mēģināsim. Aiziet. Sākās jau, ja? Jā. Mans sauc Armands Rutkovskis, man ir 24 gadi. Es esmu Gamas džēza funk mūzikas nominācijas ieguvējs. Jā, pārstāvu funk mūzikas žanru. Esmu producents, ģitārists. Ko es vēl daru? Tik grūti uzreiz tādu. Es nemāku peldēt normāli. Man patīk lietas par kosmosu. Tas man interesē. Man patīk filmas par kosmosu. Jā, esmu sadarbojies daudz māksliniekiem, kā piemēram Citzēnu.
Wow! Yes. Kas ir tā lieta, kas tevi var sasmīdināt vienmēr? Man patīk kaut kāds tāds stulbs humors. Es nezinu, kā lai to noraksturo. Tas fāterīšu humors. Nē, es nezinu. Pirmais joks, kas tev nāk prātā, ir kaut kāds tāds? Ok, labi, ejam tālāk. Ja tev būtu iespēja ieviest jaunu likumu, kāds tas būtu? Man šķiet, vajadzētu mākslīgajam intelektam, tur, kur kaut kāds bildes vai kas, vienmēr vajadzētu uzlikt, ka tas ir mākslīgais intelekts. Visiem video un bildēm, jā. No kā tu baidies? No zirnekļiem. Labi. Kāds bija tavs bērnības mīļākais ēdiens? Frīkartupeļi. Frīkartupeļi, tur, kur bija tie smaidiņi, tie frīkartupeļi, atceros, bija tādi. Kartupeļu smaidiņi. Jā, kartupeļu smaidiņi, jā. Ok, un ja tevi nesauktu Armands, kādu vārdu sev ieliktu? Artūrs. Kāpēc Artūrs? Tas man viss sauc par Artūru šā vai tā. Es nezinu, kāpēc? Visiem vieglāk atcerēties ir Artūrs, nevis Armands. Ok, nu labi, forši. Bet tagad atcerieties, lūdzu, mīļie draugi, Armands Rutkovskis. Esam iepazinušies. Prieks iepazīties. Yes. Un es pamanīju, ka tu esi spēlējis ar citiem zēniem. Jā, es esmu spēlējis ar citiem zēniem. Es esmu producējis arī, palīdzējis viņiem dziesmas rakstīt, un jā, esmu iesaistījies. Pamatsastāvā mēs tevi neesam redzējuši. Koncertos gan? 1 gadu es paspēlēju ar viņiem, biju pabraukāju pa festivāliem, paspēlējām, jā, bija forši tiešām. Foršs piedzīvojums. Ok, jā. Labi. Mācam tālāk? Pagaid, mēs neiepazīstinājām, mums ir vēl vieši. Jā, mums ir vispār. Ja kāds domā, kas tā par smuko meiteni interesēž. Jā, tā ir Armanda sieva. Sieva, jā. Patricija Rutkovska. Pareiz uzvārds, jā. Jā, man vajadzēja laiku padomāt, bet jā, viņi jau kādu laiciņu ir sadziedājušies. Jā. Mūsu otrais šī vakara izaicinājums ir Aklais karaoke. Ja jau jūs esat noskatījušies Medību lauku sēriju, tad droši vien nojaušat, kas jūs sagaida. Mēs visi nenoskatījāmies, gudīgi sakot, bet... Labi, bet es redzēju, ka viņš kaut kādu Jeldod man bučiņu dziedāja, vai ne? Jā, dod bučiņu man, Jeldod man bučiņu. Jā, to es redzēju, bet vairāk neko. Aklais karaoke nozīmē, ka tu dzirdēsi mūziku, bet neredzēsi vārdus. Ok, labi. Un tev būs jādzied, vai vismaz jāmēģina dziedāt. Būs latviski vai angliski vai kādā valodā? Tu sapratīsi uzreiz, es esmu pārliecināts. Jā. Nav sveša dziesma, vai ne? Šito zinu dziedāt, ja? Jā, aiziet. Kad sapnī jaunā dejā griežos, spoža rota meičas matos, žēl tas nebija tajos laikos, kad meičas dejo brunčos baigos. Mēs manam noskatīto rotā, dosimies mēs roku rokā, kad kumars atnācēs esmu, tik sēņo manu meišu provestu. No rīta piecēlos, uz viņas bildi paskatos, glaunis attaisos, prom uz bali paložos. Vēlos vakaros, ar tevi pādējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Vēlos vakaros, ar tevi pādējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Cik labi Ir, labi, ļoti labi tiki galā. Ļoti labi. Droši vien arī nojaut, kāpēc tieši šī dziesma. Jā, country mūzika man tiešām ir tuva. Es tajā tādu mieru izjūtu. Klausos country mūziku, liekas, viss tik forši, tā dzīve ir tik skaista. Tagad es arī stresoju, paklausos country mūziku, un arī Patricija klausās country mūziku. Mēs tādi country mūzikas kārtīgi fani esam. Tas ļoti labi ticis. Jā, malacis. Šis bija ļoti labi. Ķeramies klāt pie nākamā izaicinājuma, kas ir slepenais pļāpa. Oho. Jā, bija kāds cilvēks, kas par tevi mums kaut ko pastāstīja. Jā. Un tev būs jāuzmina, kas tas ir par cilvēku. Īstenībā es Armandu pazīstu jau kopš bērndārs. Man ir bilde kopā ar viņu, kur mums bija vienkārt 3 gadi. Mēs mācījāmies kopā mūzikas skolā. Un viņš ir ārkārtīgi iespaidīgs mūziķis. Viņš var iedot viņam 5 minūtes un jebkuru instrumentu viņš tev nospēlēs, to, ko tu prasīs. Viņš spēlē klavieres, ģitāru, basu, bungas un vispārējo. Bet atzīmes man bija labāks, jo es mācēju iemācīties. Viņš varēja aiziet pie mūzikas skolas, pie klavieres skolotājs un absolūti neko nevarēja nospēlēt. Un tad stunda beidzās un viņš var vienkārši improvizēt, tā kā Bachs spēlēt. Kas ir šis slepenais pļāpa? Tas ir mans čoms Jānis Biezais,
Tas ir mūsu kolēģis no Radio Tev. Tas ir mūsu jaunais kolēģis no Radio Tev. Es viņu noķēru šodien un teicu, klausies, Jāni, ir uzdevums. Man vajadzēja milisekundi, es uzreiz saprotu. Tieši pēc šīs frāzes. Īstenībā. Jā, uzreiz. Es nezinu, kaut kā, zin kā. Jūs arī kopā esat spēlējuši grupā? Vai mēs ar Jāni? Jūs spēlējat grupā? Mēs spēlējam, mēs ar Jāni esam uzauguši kopā, bērndārzā gājām kopā, mūzikas skolā gājām kopā, pabeidzām situmu instrumentu klasu kopā. Grupa Bekars, X-faktorā pabijām, esam gājuši cauri sliktām, labām dienām, tiešām viens no otru mācījušies. Viņš man labākais draugs tiešām ir. Cik forši, ka ir tādi cilvēki blakus? Jā, es piekrītu, jā. Viņš nosauc vairākus tos instrumentus. Tu tiešām esi multi-instrumentālists. Laikam tā varētu teikt. Man patīk vienkārši. Es spēlēju, es vēl gribu iemācīties kaut kādas violi. Es arī mācījos vismaz saksofonu klasē, bet es pabeidzu, man liekas, uz kādu trīnieku to klasi, un tad aizgāju situmu instrumentiem. Saprotu, ka pūšamēs nebūs mans instruments, bet visu nevar mācīt dzīvē. Tur jāsauc Dagnis Roziņš. Es varu tur iespēlēt, bet labāk atstāsim profesionāļiem. Es tur zinu, kā tur līmeņi dažādi. Tur es varbūt labāk ģitāru spēlē, bet ir labāk, kas bungas tur, zin kā. Katram sava stiprā puse. Tieši tā. Jānim ir vēl maziņš novēlējums. Labi. Man liekas, Armands beidzot kāp iekšā tajā mūzikā, kas viņam tiešām iet pie sirds. Tas funk pop miksiņš, kas tagad notiek, tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs, tas ir tas, kur viņš jūtās visdzīvākais. Un man liekas, ir forši tas, ka viņš tiek novērtēts beidzot savā stilā un ar savu mūziku, jo mūzika, ko mēs rakstam ar Bekaru, ir viens. Mūzika, kas ir viņam kā Arutam, ir kaut kas pilnīgi cits, un ir forši redzēt to, ka viņš tiešām dzīvo tajā mūzikā. Un es novēlu, lai visas balvas iet viņam. Cik skaisti. Labs novēlējums, ne? Tiešām, jā. Kā tu jūties šogad, kad tu tiki nominēts Gamma balvai? Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu. Es kaut kā negribējās ticēt, jo es esmu tiešām ļoti pateicīgs, jo es jūtos, ka tā mana mūzika tiek novērtēta un tas viss ir forši būt starp very cool people. Es jūtos tiešām pārsteigts. Forši tas, ka Gammai nav jāpiesakās, galvenais ir reģistrēt laipā dziesmas. Un forši tiešām. Forši pelnīti, tiešām pelnīti. Viņš tev nosauc par Arutu. Jā, man vienu brīdi bija Arut projekts. Man gribējās tādu īsu nosaukumu. Tas, man liekas, tāds... Skatuvs vārdu, jā. Tas tāds, man liekas, tāda populāra pieeja, es nezinu, jaunajiem māksliniekiem. Es zinu, ka ir viens vārds, tur, piemēram, Emīlija vai Estere, vai, viss, kas ir. Biju tajā laikā vairāk uz to elektronisko mūziku tendēts, tad arī es ar to Arutu gāju. Bet tad kaut kā vienā brīdī izdomāju labāk ar savu vārdu. Pareizi ir. Tad ir Armands Rutkovskis. Jā, paliekam pie tā. Atgādinām vēlreiz un atceramies. Skrienam tālāk pie nākamā izaicinājuma, kas mums ir Viesis izaicina. Okay. Tas ir tas mājas darbiņš, kas tev bija. Tā, kas man bija jādara tagad. Es zinu, ka tu man teici, bet atgādini. Šis ir tas uzdevums, kur tev jāizaicina mūs ar kaut kādu uzdevumu. Okay. Un mēs minām mākslinieku, kas tevi ir iedvesmojis vai kaut kā iespaidojis vai atstājis uz tevi ietekmi. Labi. Tas var būt jebkas. Jā. Varam mēģināt. Šis mākslinieks man tiešām svarīgs dzīvē, manā dzīvē. Viņš ir mūziķis. Viņš ir organizējis tādu lielu festivālu Latvijā. Girds Majors dzied vai nedzied? Es tagad nevaru saprast. Nē, man liekas, es zinu atbildi. Es nezinu, vai tu zini. Man liekas, ka zinu atbildi. Mūziķis? Viņš ir mūziķis, jā. Kurš organizē festivālu? Ja vajag vēl kaut ko, jūs varat man padot ar kaut kādu hindu. Man liekas, ka tas ir Mārtiņš Jātnieks. Jā. Pilnīgi pareizi. Jā, viņš organizēja Bauskas country festivālu. Godīgi sakot, Mārtiņš ir tiešām, es esmu pateicīgs no visas sirds viņam par to, ko viņš man ir devis, jo tad, kad es biju pavisam jauns un nesen vēl sāku spēlēt ģitāru, viņš man gribēja visur iesaistīts. Viņš man paņēma uz arī country Bauska festivālu, viņa grupā spēlēt, tas bija tik forša pieredze. Man liekas, man kaut 17 gadu bija. Kopš tā laika mēs sadarbojamies ļoti ilgi, es pateicoties viņam esmu iepazinis tiešām daudz cilvēkus, daudz kontaktu dibinājis, un viņš man principā kā tāds tētis, varētu teikt, ir. Jā, es no viņas daudz mācījos. Muzikālais tētis, jā. Krustāvs. Jā. Cik tev tagad gadi? Man tagad tūlīt būs 25. 11. maijā.
Nu, klausies, daudz baltu dienu, laimīgā dodi, dižani, ražani, dzīvojoti, strādājoti, muzicējoti. Ar mīlestību tev viss kārtībā, tev sievblaks, jā. Redz kā, mēs tā laicīgi tev, bet zin kā raidījums vēlāk tiks rādīts, un tad jau cilvēki skatīsies, un ja viņi skatās 11. maijā, tad uzrakstiet komentārā daudz laimes dzimšanas dienā. Jā, paldies. Jā. Mēs esam tikuši līdz finiša taisnī. Es tikko jau iesildījos, domāju, tā jau viss jau. Jā, viss. Bet īstais laiks, lai iesildītos, jo mums ir laiks koncertam, kā mēs to šeit saucam. Okay. Bet pirms tām, un tu par šo neko nezini, kā parasti, jo... Man nekad neko nestāsta šajā raidījumā. Lai tev arī ir kāds pārsteigums, es gandrīz aizmirsu, bet mums ir unikāla iespēja šoreiz ieskatīties dziesmas tapšanas procesā, jo cik man zināms, es izlasīju internetā, ka dziesma, ko prezentē Armands mums šodien dziesmu tandēmā, tapusi 3 gadus. Jā. Piedod, ka es stāstu tavā vietā, vienkārši lāmai. Viss kārtībā. Es to lāmai izstāstīšu toreiz turpināt. Okay. Bet pa vidu ir bijušas cik versijas? Es neatceru, cik es relīzē uzrakstīju, bet man šeit bija kaut kāds 5 vai 6 man šeit. Vienai dziesmai? Jā. Kamēr nonāca līdz gala versijai. Un, Lama, mums ir iespēja ieklausīties dažās no šīm versijām. Wow. Jā, un tad beigās mēs noklausīsimies to, kas ir sanācis. Tad, ja es pareizi saprotu, šī bija pirmā versija. Mēs klausīsimies tikai piedziedājumu, lai vieglāk salīdzināt. Tu pats atceries, kas tur ir? Es atceros, jo es zinu, ka pirmā versija ir ļoti līdzīga pēdējai versijai. Es saku, apgāju tādu riņķi. Ok, paklausīsimies. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, kas tavos plānos. Esam kopā tandēmā. Modulācija? Jā, tur ir viss tā. Ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Esam kopā tandēmā. Šitāds ir, jā, tas šitā bija pirmā versija. Ok, labi. Ko domā par šo? Man ļoti patīk. Es zinu, tāds Jāņa Stībeļa vibes, viņš tāds vasaras vibes, man ļoti patīk. Pavasars, jā. Jā, labi. Klausīsimies šo otro versiju. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā. Cita dziesma. Bija pilnīgi cita dziesma. Kas tavos plānos. Esam kopā tandēmā. Tas Sintiņš. Domas izrotā, ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Šis tāds džezīgāks liekas, viņš ir ne tāds, ne? Tāds smagāks. Smagāks, jā. Mazliet gospelīgāks daļ tās Sintiņa, man liekas. Jā. Bet nav noslēpums, jūs jau arī abi divi esat ļoti cieši Rīgas saistīti. gospel kors, jā, tas arī svarīgs fakts. Jūs dziedat gospel korī? Jā, gospel korī. Gospel korī. Jā, man arī vienmēr šitā labo. Tā ir pareizāk teikt, Es vienmēr esmu gribējis aiziet uz gospel koru koncertu. Man nekad Es nav tev iesaku sanācis. tiešām. Kad jums ir tuvākais koncerts? Nu, Man vajag aiziet. Katru gadu Ziemassvētkos, Ziemassvētku ir tāds Ok. gospel laiks, tā kā. Jā, Tagad vasarā. pagājušā gada Ziemassvētku koncertā, kas bija Mazmežotnē, Egle nogāzās. Jā, Egle mums kamēr uzgāzās. viņi tā dziedāja, ka Egle nogāzās. Wow. Tas Visi bija labs, palika jā. dzīvi, viss beidzās labi. Super. Labi, bet tagad mums ir vēl viena versija, pirms mēs klausāmies to gala. Labi. Esam kopā tandēmā. Manas domas izrotā, ko tu dari. Šitā backvokāla daļa tagad šeit. Esam kopā tandēmā. Manas domas izrotā, Nice! dari vakarā. Ok! Super. Vai ne? Tik dažādas versijas. Tāda tā kā dzīves posma dažādi. Kā tu izvēlējies to gala versiju? Labs jautājums. Es nezinu, es kaut kā jūtu laikam, ka beidzot ir tas īstais, jo kaut kā šitās versijas tāds bija, tā kā jā, tā kā nē. Protams, konsultējos ar savu sieviņu. Viņa man arī palīdzēja saprast, kura tad ir īstā, un man likās, ka šitā tāda visorganiskākā, viss tāda pavasarīgākā, un tas vaibiņš tāds bija īstais man šeit, un es to vienkārši jūtu, ka ir beidzot. Jā. Tad mēs esam gatavi klausīties. Jā. Armands Rutkovskis, dziesma tandēmā, šeit pie mums Skontozē raidījumā, un es jau klausoties to ierakstu dzirdēju,
ka bakokālā mums ir arī piebalsts, sieviņas piebalsts. Jā, tad jau viņa vēl nebija sieviņa, tad jau bija tikai līgaviņa. Tikai līgaviņa. Jā, bet nu, tas iedod savu šarmu dziesmai. Tad mēs tandēmā padziedāsim. Jā. Mēs jau ar tevi, Lāma, arī esam bijuši visu šo sezonu tādā skaistā tandēmā. Mēs esam bijuši tandēmā, un es domāju, ka šī ir brīnišķīga dziesma, lai noslēgtu šo sezonu tādā skaistā tandēmā. Bļā, viens raudāšu tūlīt. Cik emocionāli. Līdz šim tikai Annī Putniņa mūs ir saraudinājusi. Šis gan ir būtīgi, paldies! Bet tagad mēs esam gatavi klausīties. Aiziet. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, kas tavos plānos. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, kas tavos plānos. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Zemes gaismas tūkūnēs, divas satikušās dvēseles, iesim abi kopā mēs, slēpsimies mēs abi papardēs. Nu tas jau nav vairs tikai mīts, es vairs neesmu ieslodzīts, tavs acu skatiens bezrūpīgs. Kaut kam jau jānotiek ir drīz, citādāk lietus atkal līs, un es ticu, ka tas būs jau drīz. Kopā. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, kas tavos plānos. Esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Rīta saule guļ uz palodzes, palikušas divas izvēles, iesim abi kopā mēs, būsim kā paralēlās pasaulēs. Nu tas jau nav vairs tikai mīts, es vairs neesmu ieslodzīts, tavs acu skatiens bezrūpīgs. Un es ticu, ka tas būs jau drīz. Kas tavos plānos, esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, hei! Man ir kas padomā, esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, kas tavos plānos, esam kopā tandēmā, tu manas domas izrotā, ko tu dari vakarā, man ir kas padomā. Absolūts pavasara vasaras hits. Paldies. Lai skan visās ballītēs un visos bāriņos un klubiņos. Un obligāti, jā, un klausieties, es nezinu, jebkur viņu staigājoties, braukājoties un tandēmā ar kādu kopā. Es pilnīgi iedomājos, ka es gribu uzkāpt uz Ričika, kas ir tandēma Ričuks. Es to tikko izdomāju, nevis dziesmā skanot, bet tikko es to izdomāju. Un tad brauc, un tad klausās šo dziesmu. Un, ideja videoklipam. Jā. Varbūt klišejiska, bet tomēr. Jā, mīļš, paldies jums, ka jūs bijāt. Un jūs esat burvīgs tandēms. Paldies. Pilnībā piekrīt. Šits man jārāda. Nevis šitā. Nu, tagad jau jaunieši šitā rāda. Jā. Mums parasti kartupels sanāk. Kaut kas pa vidu starp. Ok. Nē, nu labi. Nē, nē, šitais jau. Šitais. Ok. Un... Labrīt.
Labrīt, mums tieši izslēdzās Jāceļās. Viss, tas nozīmē, ka mums ir jābeidz. Jūs esat skontuzēti, mīļie draugi. Pak, dzīvajā mēs kaut kad dzirdēsim šo. Jā, vispār būs koncerts. Kad? Iecevā būs koncerts, bet to es sociīšos. Pateikšu. Sakojam Augusta līdzi. beigās, jā. Ok, Būs. tiekamies Iecevā. Jā, tiekamies Iecevā. Atā! Cik forši. Ak, tas ir forši. Izcili!